Čau visiem, šodien jauns video un notika tāda dīvaina lieta. Mums ir šitāds aparāts, ar viņu it kā var spokus, nezinu, uzsvert tā tālāk. Viņš uzsver elektrisko lauku, spokiem tas arī ir. Ja spoks ir klātina vai pieskarās, paliek šitas sarkans. Vakar mēs atnācām uz šitādu strojku, kur mēs tagad atrodamies. Strojka ļoti prasta bija. Es domāju, nav jēga nekādu video filmēt. Mēs vienkārši sēdējām un sākām ēst. Un pēkšņi viss šitas sāka mirgot. Un var teikt, mēs sākām ar spokiem runāt. Tā saruna apmēram bija tā. Ja jā, tad sāk mirgot viss. Tāds pagultenis. Pagaid, tā ir meintene tur blakus. Tā ko ir augstīs paliekam? Tas ir? Augstīs paliekam. Es nezinu, kur mēs esam ielīduši. Kas ir tas? Kāds guļ? Nihuja, kas pa kast? Man liekas, es spūkojos. Pieskaries tam zaļiem. Kur prikiņi mēs sēžam dzeram. Pieskaries tam zaļiem. Vēl vienreiz pieskaries. Ej, tu nost. Wow. Ilgi vēl tā turās. Nav tā izdarīs. Divreiz pieskaries. Pieskaries vēl vienreiz. Tagad beidz. Beidz. Vēl vienreiz pieskaries. Pieskaries lūdzu vēl vienreiz. Lai es tev izmisīs ar. Izķēts. Vat kā mēs paprasījām, viņam nepatīk, kad spīdam gaismu. Pagaidām es vēl. Vai tu šeit stāvi pie mums? Oho. Labi, kā redzat, mēs esam trietā. Tas strādā uz magnētisko lauku, uz elektrību var teikt. Un tas ir diezgan baisi. Tu stāvi tieši blakus šim aparātam? Oho. He's next to the T2. Labi, tu esi garš vai īs? Ai, tas nepareiz pajautāju. Vai tu esi īs? Šī pa laikam īs un... Īs, jā? Īs. Oho. Tajos laikos, jā, viņš vēl vecs gars, tik tad, kad cilvēki bija īsāki, viņš man ķipā pieņems... Tu esi uz 1,60 m, tu esi īsāks par mums? Ok. Ko es Jā, domāju? varbūt būs Staļina laikiem, vai pēc kara, vai... Nē, pēdējā gadsimta. Kara laika ķipā... Tu esi no 90-ajiem? Turēnos jau prasīja. No 80-ajiem? Vai tu esi 50. vai 60. gadu? Tu esi... Varbūt vēl senāk. Pagaid. Tu esi pirms otrā pasaules kara. Pirms otrā pasaules. Es kaut kāds balss. Man tev ir jautājums, vai tu esi sliktais gars? Vai tas labais gars?
slikts un labs. Labais gars esi. Nu, Tu esi pa vidu. Nu, tas laikam, viņš vienkārši, man liekas, tāda izdzīvo tādā ziņā. nu, man liekas, vienkārši, nu, viņas ir, nu, cilvēku gars, un viņas, tipā, varbūt, nu, kā viņas pats izvēlās, ka viņas pats ir pa vidu. Jā. Ei, tu nos. Labi. Tev alkohols nepatīk, jā? Ok, nav tā, ka nepatīk. Vai tava nāve bija saistīta ar alkoholu? Kad dēļ alkohola kaut kādas problēmas vai kaut kas un izdarīja pašnāvību? Labi, nav saistīts. Kā es saprotu, tu uztaisīji pašnāvību. Tu pašnāvību uztaisīji dēļ naudas vai dēļ sievietes? Aha, man liekas, dēļ naudas. Nihujā. Tas ir tā ļoti stīvri. Oho. Labi, tas ir baigs, mēs sapratām. Tas varēja būt pat brēciens savā ziņā, nu, tā varētu uz to uzskatīt. Varbūt viņš mums uzbļāva. Nu, ķipa pateica, nu, varbūt pat tas bija kaut kā, nu, tas bija, ķipa, tāds gars, jā, ķipa. Nu, Labi, sapratu. Ko varētu tad... Vai tev ir grūti šī dzīve, ko tu tagad dzīvo? Es nezinu, kā to nosaukt, es nezinu, kas ir pēc nāves, vai šitā forma ir nepatīkama. Labi, tas nav tā, ka ir sūdīgi. Vai tu vispār vari atgriezties uz paradīzi, aiziet vai uz Elli? Labi, tikko bija jautājums, vai tu esi iesprūstoši šeitniekās. Tev ir kādi draugi? Labi, tas ir ļoti labi. Bet man ir jautājums pajautāt, vai ir varbūt vairāki? Labi. Vai ir vairāki cilvēki šeit ar mums? Gari. Oho. Labi, mēs sapratām. Vai tas ir saistīts ar sešiniekiem un pentagramām? Nē, Renāt. Pagaidi, es jau viņam prasu, viņas pateica, jā. Nu, vari pagaidi, nu... Pagaidi, jau pajautāt, cik ir. Ja ir 2 cilvēki ar mums, 2 gari. 3 gari. Vairāk par 10? Beidz. Vairāk par 10? Oho! Pilna māja mums te ir. Oho! Pagaid, es gribu... Kā tas ir saistīts ar šito māju vai vienkārši ar rituālu, kas te ir veikts? Ar rituālu, jā? Pagaid. Vai tas tiešām ir, ka tik kāds rituāls ir bijis? Nezinu, viņas ļoti par to satraucās. Jā, ķipa. Oho. Ar to, kas svecītas un uz grīdas un pentagramu uzzīmē, ar to rituālu? Nē, es domāju, ka kas ir dziļāks tā ir. Tas tip... Vai kāds šeit ir izsaucis garus šinī mājā? Renas, ka 12 gadu būtu jautājums. Tev visku savādāk. Vai kaut kam ir sanāca te izsaukt garus? Labs jautājums. Oho. Tas vēl te arī pa mums tagad ir. Pagaid. Vai tie gari ir savā ziņā labie gari? Ok. Sliktie gari, kas ir izsaukti. Pagaid. Ne slikti, ne labi gari. Pa vidu, es domāju. Tā kā jūs. Pagaidi, vēl savādi. Es varu pajautāt. Pagaidi. Vai šeit... Pagaidi. Debils jautājums. Daži no viņiem ir labi un daži no viņiem ir slikti vai pa vidu. Es negribu debils, vienkārši vai savukārt. Kā vai uzdot? Vai Dievs eksistē? Vai tu nezini, vai Dievs eksistē? Vai tu vispār Dievam netici? Aha. Mēs runājam ar daudziem gariem. Pīzdēs.
Labi, mēs sapratām. Nākošais jautājums. Ko varētu pajautāt? Šī ēka sen jau ir pamesta? Oho. Mēs prikiņu ar spogiem runājam. Vismaz 10 spoki te ir. 10 dvēseles te ir. Ok, sapratām. Tāpēc vai vairāk par 20? 10 ir kā reiz. Teicu, vai vairāk par 10? Aizveries tak, Nu, bļēd, es gribu zināt. Tā kā aizveries, Mans video. Lai kas ar mums te ir, tu durvju ailē stāvi, ja? Vai istabā? Koridori? Koridorī? Ok, sapratām. Jums ir bailes no mums? Jums nav bailes no mums. Ok. Ej, tu nos. Nezinu, ko pajautāt. Tu ņem enerģiju no rācijas. Prikiņi. Pagaidien, zini, kas pat dzīvenākais? Nu. Ja parādījies zils ekrāns, tas vairāk nozīmē to, ka kaut kas mēģina... Zilais ekrāns, tad, kad tu ar divām reācijām mēģini sazināties, tu parādās zilais ekrāns. Tas vairāk izskatās tā, ka... kā viņa elektrībā pieejas, tad vairāk atgādina kaut kādu saziņu. Tu vari vēl vienreiz tā izdarīt, ko tikko izdarīji, izslēdz visu rāciju? Prikiņu! Nihuja! Nekur rācijas stāv. Tā. Viņš var sazināties to rāciju? Nē, viņas man liekas nav skolmēģinājumi. Ko var pajautāt? Pagaidi. Pajautā kaut ko. Tas būs diezgan grūti pateikt, bet... Pagaid, tu alkoholu nedzer? Vai dzer alkoholu? Tu dzēri dzīvē alkoholu? Dzēri, jā. Daudz dzēri? Īsts latvietis. Sorry, bišķiņ gaismu paskīdinās. Nepatīk, ka gaismu. Es uz mazu laiciņu. Labi, tagad ir cits jautājums. Tas cilvēks, kas ir no 2000. gada, kā viņš nomira? Slepkavība? Oho. Vai to cilvēku nodūra? Būtībā jā, arī sarāk neko nevajag no slepkavības. Jā. Renārs ir kā parasti gudrinieks. Piekrīt, Renārs ir gudrinieks. Bļēd, var arī nožināt. Tā nobijos. Renārs savu dzīves ir? Vai viņi ir debīli? Recidēs un debīli. Vai Renārs ir debīls? Labi, vai Renārs ir pamuļķis? Tas pats, jā. Vai Renārs ir bērnu prātā? Jūs ķipa uzsver, ka Renārs ir, ka viņas ir tāds nesvar, viņas uzvedās tā traģiski. Tikko tā esam brutals, var teikt, mīzli. Jūs esat uzteik uz Renāta? Nopēc, iedzēru pazūd. Viņš tam nebija? Bija. Beidz mirgot, ka es iedzēru. Jā? Jūs dusmīgi uz Renāta esat? Ko? Tā viss. Redzi, pats novies dusmīgs tevīm ir. Viņš... Tāpēc, ka es neiedzēru. Viss, Renāt, redzi, nelabais, grib dzert. Tas nav, tas dzīvi uz nāvi. Tad viss kārtībā? Iedzer vēl vienreiz. Nē, pats iedzer vēl. Renātam vēl vienreiz jādzer, jā?
Viss pažēloja tev šoreiz. Ot mēs sapratām, reizēm ir ļoti baigi mierdzinās. Un mēs pajautājām jautājumu, ko viņi dara. Es biju domājis, ka viņi pieskarās. Izrādās viņi runā un tāpēc viņš mierdzinās. Jūs varat tā kaut kā pabļaut, lai viņus atkal mierdzinās tādu laiciņu? Vot. Abi, beidzat. Tas ir tāpēc, ka jūs runājat. Viņš spīd. Aha, tas zina interesanti. Tikko tādu mistisku jautājumu pajautājām. Es baigi nespīdināšu Lukturi, jo, kā mēs jautājām, viņam nepatīk tas ļoti. Kas tu notika bez tā mirgot? Es nezinu. Mēs vienkārši uzjautājām jautājumu, vai šī istabā kāds ir nomirs. Tur tas... Nu, ne visai tā... Kurš tas bija? Ko jūti? Labi, bļēd, es pārbratu. Man likās, ka kas tur nočiekstēja. Es vienkārši bišķi paranojas, lai mājīgi. Bet mēs uzjautājām tādu jautājumu, vai šī istabā kāds ir nomirs. Kas te ir nomirs? Šī istaba. Viņu, kā mēs vot tagad ir tā, kad, ko es prasīšu, nekas nenotiks. Vai jūs esat šeit, vai te kāds ir? Mēs visu nakti norunājām. Vai te kāds ir? Var teikt, tas varbūt, jā. Mēs visu nakti norunājām. Tā kā daudz runājam, un pēkšņi viss vienā momentā beidzam mirgot, nekas vairs nenotiek, un es nezinu, man liekas, viņi aizgrib gulēt, vai enerģija beidzās, vai kaut kas tam līdzīgs, bet tā negaidīt, un višķiņ baisi bija. Tā kā jā, tas tāda diezgan interesanta pieredze tikko bija. Es nezinu, kā to izstāstīt. Tas ir, tas ir tā kā tas te, ar ko magnētisko lauku mēra. Un jā, kā izrādās, viņi neskarās, bet it kā runā, un tad viņš it kā viņu uztver. Es to vienīgi kā pa spokiem varu izskaidrot, jo diezgan tas nebija tā vienkārši uzdevumā sāk pīkstēt, tas bija tā, ka ir tagad agrs rīts, pilnīgi pūtni dzied, un tu saki, ko gribi, viss vairāk nav nekāda aktivitāte, kāds te ir, te spulkojas, viss, iepriekš visu nakti tā runājām, bija tāda, man pēc sajūtām arī bija tāds sajūta, ka man enerģija vēl kārā. Tagad viss normāli, ir jau kaut kad 5 no rīta, un mēs tūlīt ejam visu prom, jo vairs nav ko darīt. Pasakiet, kā jūs domājat, kas tas ir? Tas spoki bija vai kas? Ierakstiet komentārus.